Raidījuma Trapiņas pielikums, mans sarunbiedrs Andris Bērziņš, Latvijas Bērnu fonda prezidents, ilgadējs Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs, ZZS deputāta kandidāts Zemgalē. Un es viņam gribēju jautāt par to, kas notiek ar Latvijas bērniem. Pārāk daudz vardarbības, pārāk daudz ciešanu, pārāk daudz nesaprotamu rīcību gan no dažādu institūciju, gan no vecāku, gan no skolu puses, un kurš gan labāk var atbildēt uz šiem jautājumiem, kā Bērnu fonda prezidents, ilgadējs prezidents. Izstāst, ko mēs darīsim, ko mēs darām un ko mēs darīsim, lai Latvijas bērni nekad nebūtu apdraudēti. Tiesā jautājumu es gribētu sākt, un tad mēs nonāksim arī līdz fondam, jo fonds nodarbojās ar kļūdu labošanu, ar to, kas ir jau noticis un kādā veidā mēs labojam. Bet pirmām kārtām es gribētu akcentēt to, ka mēs ļoti daudz runājam un pareizi ir par demogrāfijas jautājumiem, ka mums ir maza dzimstība, bet mums ir vēl viena lieta, ko mēs aizmirstam, ka mēs aizmirstam to, kad šie bērni nāk pasaulē, kad viņi ienāk iekšā mūsu vidē, Latvijā, kad mēs par viņiem aizmirstam. Un ļoti daudz bērni nonāk tādā situācijā, kad diez vai viņi varētu būt nākamie ļoti labi mūsu sabiedrības locekļi. Un kā piemēru es gribu minēt jau ilgstoši savā laikā, jau mēs tā domājam, kad viņš varētu, tomēr tādu varbūt viņš laicīgi ir parādība, kad uznāk tādi dullumi un cilvēki, teiksim, izdara vardarbību pret bērniem, tad, diemžēl, teiksim, visus šos gadus šis skaitlis nesamazinās attiecībā uz tiem, kurus rehabilitē. Un vēl ir daudz, teiksim, tie bērni, kas izkrīt ārā no šīs rehabilitācijas. Un jāpasaka tā, ka ir tas briesmīgākais no visu šīs stāsta ir tas, ka gandrīz no 85 līdz 90% šo vardarbību pret šiem bērniem izdara viņu tuvākie cilvēki. Tie ir viņu pašu vecāki, vecvecāki, es nezinu, radinieki, māsas, brāļi un vēl kaut ko. Tas ir pats briesmīgākais. Nevis kā tā nelaime nāk no ārpuses kaut kur tālāk, teiksim, uz ielas kāds vēl arī tur, bet tā lielākā daļa nāk tieši ģimenē. Un tad man vienmēr ir radies tāds jautājums, nesaprot, ir cilvēku grupa, kur viņi ir apdalījusi, ir bijusi nepārāk dāsna to, ka šie bērni nāk pasaulē ar īpašām vajadzībām. Šie vecāki cīnās ar visiem spēkiem, lai varētu šim bērnam palīdzēt, lai viņu veselību uzlabot. Tad pašā laikā ir otra kategorija, kur ir nācis normāls bērns šajā pasaulē, un viņu uzstājas par invalīdu, garīgi sabojātu cilvēku, ir jau pietiekami daudz, diemžēl, gadījumu, kad ir letāli. Ko tad darīt? Es domāju, ka viena no tiem momentiem, kas būtu, ir jāpievērš tieši uzmanība būs ģimenēm, kurās ir šie bērni, jo mēs viņu konstatējam, bet mums ir ļoti mazi resursi. Pirmkārtām, lai būtu sociālie darbinieki, mēs laicīgi nevaram konstatēt šo situāciju, kas ir tas pats, kas, teiksim, arī skolās. Mums visur, kas ir saistīts ar to, ir jāatrod laicīgi jau iedīgļi, kad viņu var novērst. Mēs vairāk runājam, kā vienmēr mums ir populāri pēc postfaktumā, tad, kad kaut kas jau ir noticis, tad mēs sākam reaģēt. Bet mums ir jārēģē daudz ātrāk. Pie tam pieaug ļoti daudz, teiksim, skaitlis, tu man medicīniski pateiksi pareizāk, grūti audzināmie, tā sauksim, jaunieši, ļoti agresīvi jaunieši. Un šī joma būs viena arī no ļoti svarīgām, kur pagaidām notiekās tikai tāda eksperimentēšana, un viņam jāsāk, teiksim, strādāt ar šiem bērniem ir no bērndārs, tā ka tiek konstatēts, teiksim, jau kaut kādīgas pazīmes, tiek konstatēts, kad varētu būt kaut kādīga agresivitāte, un es domāju, ka vecākiem tas ir jāievēro un jāgriežās pēc palīdzības, gan vai pie psihologiem vai psihoterapeitiem, vēl kaut kādīgi. Viņš nāks tikai par labu, kad laicīgi to visu varētu izdarīt, saregulēt un normalizēt.
Te ir vesela virkne speciālisti, kas būs vajadzīgi papildus klāt. Te ir nepieciešami sociālie darbinieki, gan pašvaldībās, gan es domāju, ka šeit ir jābūt finansējumam, arī jānāk klāt ir no valsts puses ir, jo savā laikā bija tāds sociālais darbinieks, ko izdalīja Labklājības ministrija priekš reģioniem atmaksāt. Viņš atmaksāsies, jo mēs tikai mākam novērtēt tādas lietas, kas ir jūtams. Loks, asfalts, betons, to mēs novērtējam. Tas ir arī svarīgi, es nesaku. Bet tikko, kas sākās, teiksim, ieguldīšana iekšā nauda tādos, kur ir sociālā sfērā un vēl, tas tā kā nebūtu izdevīgi. Cik tas ir izdevīgi, jo cilvēki, teiksim, daudzi tie, kas ir ierēģi un vispārīgi, vienkārši nevarat, teiksim, to saprast. Tas ir naudas ekonomija. Pirmām kārtām tas ir cilvēku izglābt. Otrām kārtām tas ir valsts un pašvaldības naudu saglabāt. Un trešām kārtām šis cilvēks atgriežas sabiedrībā un nes labumu gan ekonomikā, gan kopumā valstī. Un tomēr man tev ir viens jautājums, kas man ļoti satrauc, un es domāju arī tevi. Mums pēdējā laikā skolā īpaši 11-gadnieku vidū izplatās dažādu medikamentu un psihotropu līdzekļu izplatīšana, un bērni lieto šādas dažādas lietas, tas notiek caur sociālajiem tīkliem, un mēs tiešām redzam, ka mums ir reāls problēmas arī uz Eiropas fona. Vai tas nav viens no jautājumiem, kas attiecībā uz bērniem ir ļoti aktuāls? Viņš visu laiku ir bijis aktuāls. Ja mēs atcerēsimies savā laikā, mēs filmējam tādu filmu, es atceros, kaut kur 90. gadi bija, un nosaukums bija tai filmai Kāpēc es piedzimu. Un tur bija viena tā tēma, tā bija pavisam tāda maziņa. Tā bija tēma saistīta ar to, kad nebija vēl tās lietiņas, kas pašlaik, teiksim, parādījušās, tad viņi bāzējās tikai uz līmes ostīšanu un vēl kaut ko. Viņš ir gājis un progresējis, un tie, kas, teiksim, šīs lietas izgatavo, viņi ir gājuši arī uz priekšu, un viņiem ir vajadzīgs tas noiet tirgus. Te tikai ar skolu un skolotājiem būs par maz. Es domāju, ka šeit ir jāiesaistās iekšā veselām tādai komandai būt un nofiksēt un nebaidīties, teiksim, atklāt tos momentus, kad redz, jo tur jau arī ir vēl bailes moments. Ne jau tāpēc, kad viņi nevar atklāt. Ja ļoti grib, tad viņi ir iespējams atklāt. Tur jau baidās, teiksim, kad man te jāstrādā, te es skolā, un es viņus arī tos cilvēkus saprotu, kad varētu būt kaut kādīgas problēmas. Tāpēc tas ir jādara daudz gudrāk un pareizāk, un vienkārši ir jānofiksē. Tie cilvēki nekur neatrodas tālu projām. Tie, kas izplata šīs tās narkotiskās vielas, kas sabojā jaunieši. Mums ir bijusi diskusija, bet tā ir atsevišķi liekam saruna. Tu jau atceries, teiksim, ilgi un tik, teiksim, runāja par tām elektroniskām cigaretēm un vēl kaut kādīgi. Tā cīņa joprojām vēl viņa notiekās. Es domāju, ka viss saka tā, ka nelegālais tirgus ir bijis, viņš ir un viņš būs. Jautājums, kā mēs ar to nelegālo tirgu cīnāmies. Ne jau ar to, ka mēs varam tagad ļoti daudz lietas legalizēt. Te jau ņemsim un legalizēsim narkotikas, un tad mums nebūs, teiksim, nelegāls. Viņas vienkārši būs legāli iegādājams. Tā ir problēma, un nedod Dievs kādai ģimenei, un es tiešām izsaku dziļu līdzjūtību tām ģimenēm, kur tas ir noticis, un ceru, ka tie ārsti, kas strādā un speciālisti, kas strādā, palīdz viņiem no tās sistēmas iziet ārā. Bet mēs varam darīt tā, lai mazinātu šo daudzumu. Tādu ideālistu es neesmu, kad viņi varētu likvidēt, bet to, ka mazināt, jā. Mīļie skatītāji, īpaši jūs esat Zemgalē, balsojiet par ZZS sarakstu, un šajā sarakstā Andris Bērziņš. Cilvēks, kas attiecībā par bērniem zina, prot, spēj un var. Un jebkurā gadījumā, tad, kad ir nepieciešams, tad bērnu fonds ir tas, kas var palīdzēt.